Čau! Kā jūs redziet, atkal kaut ko es sākšu gatavot. Un kas mums šoreiz būs? Uzminiet, es taisīšu biezpiena sacepumu un arī padalīšos ar savu recepti. Pēc daudzuma būs tā. Biezpiens man ir 800 gramu, tad man ir 4 olas. Būs mums skābais krējums, nedaudz mannā, cukurs 100 gramu, kā arī paciņa vanīlī cukurs, un mums būs rozīnes. Ja nav rozīnes, tad jūs arī varat klāt likt kaut vai žāvētas dateles, vai arī žāvētas dzērvenes pēc jūsu izvēles. Var arī visu kaut ko miksēt no žāvētiem augļiem. Šoreiz, es likšu rozīnes. Lai mēs uztaisītu biezpienu masu viendabīgāku, ņemam blenderi un sablenderējam biezpienu. Ja nav blenderis, tad mēs varam paņemt sietiņu un caur sietiņu ar karoti izspiest biezpienu. Tā arī derēs. Sāksim blenderēt. Biezpiens man ir sablenderēts. Tāds lūk viņš izskatās. Un tagad pie biezpiena pieliksim 100 gramu cukuru. Baram visu iekšā. Un pieliksim klāt vienu paciņu arī vanīlī cukuru. Viņš būs ļoti garšīgs. Patīkams vanīlī aromāts un garša. Un tagad visu maisam iekšā. Un tad mēs pieliksim 4 olas. Esam visu kārtīgi apmaisījuši. Tagad piesitam 4 olas. Esam iesituši 4 olas un tagad visu kārtīgi visu izmaisam līdz viendabīgai masai. Tā, kārtīgi visu. Un tad mēs pieliksim 4 karotes skābo krējumu. Un tad mēs pieliksim arī 4 ēdamkarotes mannā. Un beigās, ka viss mums jau tas būs apvienots, samaisīts, pieliksim 100 gramu rozīnes. Bet rozīnes mēs izmērcēsim karstā ūdenī. Tad mēs viņas kārtīgi nosusināsim, bišķiņ apviļāsim ar miltiņiem un tad liksim iekšā mūsu biezpienu masā. Un aizmirsu. Lai garšas labāk mums visas apvienotos, pieliksim šķipsniņu sāli. Esam tagad visu kārtīgi apmaisījuši un liekam klāt 4 ēdamkarotes skābo krējumu. Skābo krējumu esam pielikuši, tagad mēs pieliksim 4 ēdamkarotes mannā, bet bez skaudas. Tāds neliels. Un tagad atkal visu kārtīgi samaisam. Tāda lūk mums sanāk skaista biezpiena masa. Skatieties, kāda krēmīga, skaista, garšīga, nav izteikts saldums, ļoti maiga garša, jo vēl saldumu dos rozīnes, tā kā ar cukuru mēs nepārspīlējam. Kamēr mums rozīnes vēl uzbriest, es cepu tādā stikla formā. Tagad man ir iekšā nedaudz piciņa sviests, un tagad mēs to sviestiņu visu izmērēsim par formiņu. Tā, lai arī mums nepiedeg malas un
Un sviests arī dos pie biezpiena sacepuma labu garšu. Un tā mēs ar karotīti pa visu formiņu to sviestu iesmērējam. Tagad es esmu visu formiņu ar sviestu izsmērējusi, un es arī bišķiņu ņēmu nedaudz mannā. Pārkaisu formas dibenu ar mannā, tā lai apakšiņā veidotos tāda kā garoziņa. Tad biezpiena sacepums arī būs daudz garšīgāks. Viņa apgriezīs uz otru pusi un viņam būs tāda garoziņa. Tā kā nedaudz mannā, ja vēlties, varat arī piebērt. Nu tā, mūsu rozīnes ir nedaudz jau uzbrieduši, esmu ūdeni karsto nokāsus. Liksim uz papīra salvetes, tagad viņas nosusināt. Kāpēc es viņas mērcēju? Tāpēc, ka viņas tā kā nedaudz atdzīvojās, piebriest, un, kā saka, ja izņem no iepakojuma, nav tik ļoti tādas sažuvušas, tādas cietas. Tāpēc es pamērcēju vienmēr karstā ūdenī, un tad viņas paliek tādas tā kā atverās, uzbriedušāks un tā daudz labāk ir. Bērsim tagad uz papīra salvetes. Un tagad tā paviļāsim, lai viņas tā kā nosusinās. Tagad rozīnes es esmu nosusinājusi, ieliku bļodiņā atpakaļ, un tagad apmēram kādu vienu tēkarotīti apbēršu ar miltiem. Un tā, apviļāsim rozīnes nedaudz miltos, jo slapjas iekšā mūsu biezpiena masā nav ieteicams likt. Ar miltiem viņas vairāk nosusināsies un būs daudz labāk. Slapjas mēs klāt neliekam. Tālūk, rozīnes mums ir gatavas. Ņemam mūsu biezpiena masu un veram mūsu rozīnes. Un tagad visu mēs atkal iemaisam iekšā. Redziet, cik skaisti. Rozīnes bija 100 gramu. Ja jūs vēlaties, varat arī pielikt nedaudz vairāk. Nu tā. Varētu teikt, mūsu biezpiena masa ir gatava. Un tagad mēs liesim viņu stikla formā. Nu tā, paskatieties, mūsu biezpiena masa ir iekšā formā. Krāsns mums jau pirms tam ir uzsildīta uz 180 grādiem un cepsim mēs veselu stundu. Tā, lai būtu augšiņā brūna, riktīgi tāda brūna, tad mēs zināsim, kad viņa ir gatava un beigās, protams, arī pārbaudīsim ar kociņu un cepam līdz gatavībai. 60 minūtes. Krāsnī iekšā. Lūk, mums 180 grādi un mūsu skaistais biezpiena sacepums pēc stundas būs gatavs. Nu, paskatieties, vai kāds skaistulis, kā viņš mums jau tur ir piepūties, jau brūnējās. Bet vēl gatavs nav.
Vēl apmēram kādas 15 minūtes gaidīsim. Ņemam ārā mūsu skaistuvi. Nu, paskatieties, cik viņš skaists, piepūties. Mūsu biezpiena sacepums ar rozīnēm. Vienkārši brīnišķīgi. Tad, kad viņš nedaudz atdzisīs, viņš nosēdīsies. Viņš tik liels pufīgs nebūs. Nu ko, ejam vārīt kafiju. Nu, no formiņas es esmu izņēmusi ārā. Nu, paskatieties, kāds brīnišķīgs sanācis mūsu biezpiena sacepums. Un kā viņš smaržo, vienkārši burvīgi. Ja kāds vēlēsies tieši tādu pagatavot, es ceru, ka jums ļoti, ļoti garšos. Šī jau ir pārbaudīta recepte. Mūsu mājās šis biezpiens sacepums ir ļoti iecienīts. Tā kā mēģiniet, taisiet, gatavojiet, lai jums labi garšo un viss sanāk. Starp citu, nākamo reizi es jums parādīšu, kā es taisu vārīto kremu. Līdz nākamai reizītei. Atā!